Reizeknes policija sadarbībā ar kinologiem un viņu dienesta suņiem aizvadītajā gadā sāka veikt reidus izglītības iestādēs, lai pārbaudītu, vai netiek lietotas un glabātas narkotiskās vielas. Šogad šādi reidi īstenoti jau 6 skolās un 2 dienesta viesnīcās. Stāsta kolēģi no Latgales reģionālās televīzijas. Ap 7 vakarā policija kopā ar kinologiem un dienesta suņiem dodas pārbaudīt 2 Reizeknes skolēnu dienesta viesnīcas. Abās reides notiek jau 2. reizi, tāpēc jauniešiem 4-kājainā drauga ziņkārīgais deguns nav vairs pārsteigums. Meklē, kārtīgi. Šeit. Meklē. Tiem jauniešiem, kuriem nav nekā slēpjama, šādas pārbaudas netraucē. Tā tomēr dienesta viesnīca. Jā, tieši tā, jā. Jaunieši apgalvo, ka nezina, vai kāds dienesta viesnīcā glabā vai lieto narkotiskas vielas. Viņiem pašiem tas nav aktuāli. Ja vēlas izklaidēties, dara to citādāk. Varbūt kādu aliņu dažreiz izceram, bet neko tādu nelegālu mēs nedliekam. Lai gan tieši šajā dienesta viesnīcā pirmajā reidā 2 personām suns uzrādīja narkotisko vielu klātbūtni, arī ekspertīžu rezultāti bija pozitīvi. Mēs konstatējam, ka viņi lieto narkotiskas vielas un bija uzsākta administratīva lietvedība un cilvēki saukti pie administratīvās atbildības. Nākamajā dienā reids notika 2 pilsētas izglītības iestādēs. Gan dienesta viesnīcās, gan skolās šādus preventīvos reidus vērtē pozitīvi. Tas skolēniem liek aizdomāties, ka narkotisko vielu lietošana un glabāšana ir sodāma. Pēc šādām pārbaudēm ir diezgan ilgas diskusijas. Es domāju, ka tas arī kaut kādā veidā atturētu, ja arī gribētu lietot. Ja pagājušajā gadā par narkotisko vielu lietošanu Reizeknes policijas iecirknī pie administratīvās atbildības sauktas 48 personas, tad šogad 2 mēnešos jau 12. Savukārt par narkotisko vielu glabāšanu un realizēšanu pērn uzsākti 23 krimināli procesi, šogad jau 9. Skaitļi gan nesot jāuzskata kā narkotisko vielu lietošanas vai realizēšanas apjoma palielināšanās. Policija pēdējos gados Reizeknē ir uzsākusi aktīvāku darbu, lai šo problēmu apkarotu, tāpēc iesāktie reidi skolās noteikti tiks turpināti. Meklē. Lāsma Zulte, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.